Sveiciens visiem! Šodien izskatīsim tādu tēmu, kā stikls un ūdens, bet kā jāzemē stiklu un ūdeni. Šeit man arī ir metālisks priekšmets, to es noliku arī tā salīdzināšanai, jo par to mēs runāsim. Tad sākumā nedaudz teorijas, lai ir skaidrs, un tad, protams, arī zīmēsim. Ja? Tad, kas jāatceras tāds būtisks, kad mēs zīmējam stiklu, ka pirmkārt stikls neseko klasiskai gaismas un ēnas teorija. Ja? Tad tā klasiska teorija, protams, kad mums ir gaisma no vienas puses, ēna uz citas puses, un mums tur ir pārējā, attiecīgi pēc formas. Tad ne metālam, ne stiklam tas nav. Ja? Tad šeit ir tas kopīgs, gan metāls, gan stikls. Šeit vienkārši viss ir atkarīgs no gaismas, vai tas ir viens gaismas avots, vai ir vairāki. Un tad šeit mēs vienkārši skatāmies, kur ir gaiši laukumi, kur ir tumši, un viss. Tad otrais moments, tas, ka gan stiklam, gan metālam ir diezgan stipras kontrastu attiecības. Ja? Un metālam ir vēl vairāk. Tad, ko es ar to domāju? Tad, kad mums ir šita līnija, ja, ar tonēšanu no gaišas uz tumšāku, tad metālam tā ir no pati baltākā līdz patam melnam. Ja? Tad visa līnija pieder. Ja? Stiklam arī, bet, piemēram, stiklam varbūt ja, kaut kur šai diapazona, ja? Šeit būs, piemēram, kaut kur stikls un metāls. Tāpēc, ja jums ir klusa daba, un jums tur ir dažādi priekšmeti, bet to starpā ir stikls un metāls, tad tur būs tie atspidumi, būs visgaišākie tieši šeit. Ja? Un tas kontrastu attiecības. Tad visu pārējo jāzīmē klusāk, mierīgāk. Ja? Tad šitie divi priekšmeti būs tādi spilgtākie, kontrastējuši. Tātad, kas tagad jau ir stiklam, bet nav metālam, tas ir, protams, caurspīdīgums. Un šeit ir arī tāds interesants moments, varbūt par to ne uzreiz tā kā visi domā, bet atkal, ja mēs zīmējam, ja mums ir tas priekšmets, ja, mēs tā kā ielikam sev tādu uz to. Ja mēs skatāmies, ko mēs redzam, ja, jo dažreiz, kad mēs zīmējam no fotogrāfijas, tur jau var būt manoši, tāpēc ļoti svarīgi ņemt tos priekšmetus, ja, likt priekšā un skatīties, kā tur viss darbojas. Jo šeit ļoti darbosies arī tas fons, kas ir aiz. Ja? Tad, un šeit ir tāds likums, ka tas, kas ir gaišais fons, viņš būs tumšāks aiz stiklā. Ja? Aiz stikla. Un attiecīgi tumšais fons paliks gaišāks. Un tūlīt izmēģināsim. Ja? Tad šeit man jau ir tāds balts fons. Nu, var mānīt, varbūt arī pamēģināsim. Man šeit vēl balts papīrs. Ja? Tātad stikls viņš parādā, ka aiz stikla mums tas papīrs būs nedaudz spēlēcīgāks nekā šeit. Ja? Šeit viņš paliek baltāks.
aiz stikla viņš paliek pelecīgāks. Ja? Un tagad šeit man ir melns papīrs. Paņemsim tagad melno. Ja? Un skatāmies, ja? Tad šeit apkārt melns ir tumšāks, bet šeit viņš paliek arī gaišāks. Ja? Viņš paliek tāds pelecīgāks. Ja? Tāpēc par to tā kā jāatceras, bet to, ko es minēju, bet ja jūs gleznojat un jums ir tā klusa dāva priekš acīm, tad jūs vienkārši skatāties un ja, arī tā vērošana. Ja? Pamēģināsim, piemēram, ar dzeltenu papīru, kas notiks ar dzelteni. Ja? Un vērojam vienkārši, ja? Tad, nu šeit ir tādi gaiši atspīdi, bet es vienalga es teiktu, ka paliek tumšāks tas dzeltenais aiz stikla, ja, nekā te apkārt. Ja? Tāpēc par šīm lietām jāatceras. Un vēl viens moments, tas, protams, ka tas pieder gan pie metāla, arī gan pie stikla, ja? Ka lietas, kas atspīd. Ja? Tas atspīd apkārtie priekšmeti. Ja? Un tad, attiecīgi, ja jums arī kompozīcija, un blakus ir kaut kas zils, zaļš, un tas arī, attiecīgi, atspīd. Šeit mēs varam redzēt, ka stikla šeit man nedaudz atspīd tas metāla trauciņš, un arī tā metāla trauciņa arī var redzēt ja, to glāzi. Ja? Tad šitas tas lietas. Tātad, kas vēl būtu tāds būtiski, kad mēs gleznojam visus tos priekšmetus? Jo parasti, protams, tās ir pūdeles, glāzes. Tad, protams, mums iet tie ovāli. Ja? Tad arī jātrenē roka, lai mums sanāk ja, tie ovāli. Dažreiz var darīt tā, ka sākumā mēs vienkārši, protams, liekam, piemēram, vertikālas līnijas, ja, kā cilindram. Un tad šeit mums tā kā pareizi jāatrod tas vidus, ja, un mēs zīmējam. Ja. Un šeit es laikam jau atkārtošos, bet ļoti, ļoti svarīga lieta, ka ja, tas galotnes vienmēr jābūt tādiem apaļīgiem, ja, nevis asiem. Ja, tad tā, ne? Ja, viņam jābūt tādiem apaļīgiem pat, ja tas perspektīvas dēļ, tas ovāls ir jau tāds knapi redzams, vienalga. Vienkārši ir jāatceras, ka šeit pēc konstrukcijas arī ir tāds aplītis. Ja, šeit mēģinām vienalga šeit tā, nu vismaz tā kā vizuāli, nevis pat nezemējot, vienkārši tā kā priekš sevis domājot, ielikt, lai uzreiz vienalga šeit sanāk. Ja? Un tad tā lieta, ko mēs arī atcerēsimies, ka arī mums ir klusa dāva, piemēram, ja? Un horizonta līnija, ja? Kaut kur taisnāk, kaut kur šeit ir. Un mēs zīmējam kaut kādu ja? Vāzi vai pūdeli, vai, ja? Nu, lai mums ir, piemēram, vāzi. Tad atšķirsies tas ovāls šeit un lejā. Ja? Tad es uzmēšu tā, lai divas piemēras būs. Ja? Tad mēs atceramies, ka tas viss ir ovāls, tas arī ir kvadrāts, tas ir aplis, ja? Tad aplis kvadrātā, bet vienkārši perspektīva. Ja? Un tad šis te kvadrāts mums nāk. Un pat, ja mums ir tikai tas vāzes augstums vienalga, būs nedaudz atšķirīgs. Un šeit būs nedaudz lielāks tas aplis nekā augšā. Ja? Tad augšā viņš būs tāds mazāk redzams, ja? Jo viņš jau tuvojas horizonta līnijai. Un lejā, attiecīgi, viņš būs vairāk redzams. Ja? Un, protams, ja mēs zīmējam šeit mums kaut kāda vāzai vai kas to aizmugura līniju, mēs pat neredzam. Ja, mēs zīmējam tikai šeit. Bet vienalga, ja, tāpēc dažreiz ir vērts uzzīmēt arī caur, arī to konstruktīvu līniju. Ja, lai vienalga šita līnija ir tāda
Atverta, ka šeit augšā, ja? Un, piemēram, ja es tagad uzzīmēšu, ja mēs, ja, par to neizdomājamies, vai mūs uzzīmējam otrādāk, ja? Un tad, piemēram, es šeit uzzīmēju tādu lielāku, ja? Šeit tad vēl pašu vāzi, ja? Un šeit tad es uzzīmēšu to, tāda viņam būs man. Ja? Un tad liksies, ja, ka viņa tāda apgriezta, ka viņa it kā krīt vai kas. Ja, redzat, tāds, šeit noteikti stāv stabilāk. Un šeit jau uzreiz kaut kā jocīgi. Ja? Tāpēc trenējamies, ja, ovāliem un neizmirstam arī attiecīgi, kur mums ir mūsu acu līnija, ja, vai vidūs, vai attiecīgi, kā jūs paši izlēmat. Ja? Super. Un tad pēdējā lieta, pirms mēs sāksim zīmēt, izrunāsim par ūdeni. Ja? Ūdens. Šeit nebūs tik daudz. Ja? Šeit būs tāda neliela schēma, kuru arī viegli atcerēties, un tad vienmēr, kad vēla kaut jāgleznojas, nezinu, ūdens pīliens uz stikla, lietus, jā, vai kaut kas. Tad iedomāsimies, ka mums ir, jā, 2 apli. Tad zinām, ka šeit mums spīd gaisma. Un tad mūsu klasiskā teorija, jā, mums šeit ir atspīdums, gaisma, ēna, būs tur refleks. Un, protams, arī krītoša ēna. Nu tā, diezgan. Ja? Un tad, kas notiekas, kad mums ir ūdens? Ja? Šitais ir ūdens. Tad šeit būs tā, ka būs arī tas atspīdums, un viņam būs diezgan arī tādas asas līnijas. Ja? Tāpat kā metālam, piemēram, un gan arī stiklā, mēs arī šeit varam jau pamanīt, ja? Ir atspīdums, un tā līnija ir diezgan asa. Ja? Piemēram, šai klasiskajai šeit jau ir atkarīgs, protams, ja? Kāds priekšmets. Atkal, ja tas ir apelsīns, ja, tad tur ir mikstāks, nebūs, ja? Ja kaut kāda tur arī cirsīs, jā, tad jau citādāk, tad jāskatās. Un tad ūdenim stikla viņam, mēs tā kā jau pat varam izmērīt un pateikt, cik tur milimetri ir tas atspīdums. Un kas notiek tālāk? Notiek, ka uzreiz nāk tāds pelecīgs tonis, ja, uzreiz apkārt. Ja, tad šita atšķirība ir, ja, ka šeit atspīdums un vēl gaišais uz tumšu, un šeit uzreiz mums būs. Nu, tad pēc tam šeit ir jāskatās, bet būtiski šeit būs tā kā gaišāk, tas pārējais, ja, tas, kas lejā, viņš šeit būs pat gaišāks, nekā tas tonis šeit apkārt. Bet atkal, protams, visforšāk, ja jums ir iespēja tā kā novērot, ja, pat tas ir lietus, nofotografēt vai kaut kā, vai apsisties pie loga un paskatīties, jā. Un šeit vistumšākais būs tā krītoša ēna, viņa būs diezgan tāda, jā. Jā. Tad šeit man sanāk jau tāds, vairāk, kas varbūt pat stīklā, jā, ūdens caurspīdīgs priekšmets, jā. Super! Tad šita ir tāda īsuma teorija, un tad vienkārši sāksim zīmēt un praksa, lai mums ir patrenēsimies. Tātad, metāliskus priekšmetus mēs ņemsim nost, tie bija tikai piemēram. Nu, izdomājam, kuru no 2 mēs atstāsim. Nu, labi, lai varbūt mums ir glāzi. Un ko es gribu šeit pielikt, tāpēc speciāli šeit ielipu tādu plasmasas.
Un ieliksim nedaudz ūdens arī pievienot. It kā mums te, jā, izlējas ūdens. Mums bija ūdens. Un tagad mēģinās. Jā. Es, jā, neapsolu, ka jā, caur kameru būs redzams tas pats, ka man, jā, bet mēs mēģināsim. Kaut kā interesanti. Nu, tā. Bet var zīmējuma var arī, ka parasti, ka mākslinieks var izdomāt, ko likt, ko nelikt. Un super. Tātad, kā parasti mēs sākam ar kompozīciju. Tad mēs pajautājam sev, kāda man ir lapa, ko un kā es gribu parādīt. Ja, ja uz šitas lapas man nekas cits nebūs, tad šeit es tikai domāju par kompozīciju, ka man diezgan tā diagonāli. Šeit kaut kur būs ūdens, glāze. Ja, tad izdomājam to glāzes lielumu. Ja, tad šeit būs tas, piemēram, dibens. Arī uzmanīgi nevajag, lai viņš tur vajag pielikt pie malām. Atstājam vienmēr vietu, kur elpot. Ja? Un vienmēr zīmējot stikla, metāla priekšmetus, vienkārši zīmējam kontūru. Ja? Tad izdomājam. Ja, šeit man pa glāzē viņa atvēras. Un šeit uzreiz, protams, mēs varam jau trenēties aplišus. Protams, tagad diezgan vertikāli man tā kamera virs glāzes, bet nekas, kaut kas šeit mums redzams būs. Mēs varam arī tā nedaudz pamainīt, tādā ziņā, ka, ja, piemēram, protams, es no savas pozīcijas, protams, redzu interesantāk, bet gribas, lai mēs zīmējam arī kopā. Ja? Tad arī atceramies tagad salīdzināt to platumu un garumu. Piemēram, tikko man sanāca te aplis šeit, ja? Un tad mēs redzam, jau tāds tievāks. Ja? Kas arī, protams, var būt, tāda glāze var būt, bet droši var zīmēt arī šis viduslīnijas. Ja? Ja kādam ērtāk, ja kādam, ja es tos parasti tā kā nezīmēju, bet ja kādam ērtāk, protams, var. Ja? Ko uzreiz var, protams, darīt, ir, ka uzreiz taisīt tumšāk to līniju, kas ir tuvāk. Ja? Lai uzreiz mums rādās tā sajūta, ka uz to apjomu. Ja? Tā, vienalga, man liekas, man sanāca pēc proporcijām. Un zīmējam to otru. Tāpēc, labi, man liekas, viņš ies nedaudz uz iekšu. Ja no šita skatu punkta. Tad jūsu mājas darbs būs, jūs paņemsiet arī glāzi. Ja, tāpēc, ka šeit es nevaru viņu tā baigi vertikāli uzlikt, ka nav redzams, tad man vajag vēl trešu kameru. Bet mājas darbs būs arī vienkārši glāze. Viņa būs pa pusi uzpildīta ar ūdeni. Un iekšā būs, ja ir metaliskā karote, tad jums būs visas trīs lietas. Ja? Stikls, ūdens un metāls. Un vienkārši stāv vertikāli, kā parasti. Un to. Šeit ļoti, ļoti viņš tāds minimāls. Ja? Un redzat, šeit, piemēram, pat ja es aizmirsu par šo tēmu, par perspektīvu, vienkārši vērojot, ja, man jau ir tā, ka šeit ir daudz mazāk, ja, tas acu skatu punkti. Un arī labs veids patrenēt tos elipsus, arī vienkārši salikt ļoti, ļoti daudz. Visi dažādi, kas krūzes, glāzes, pudeles,
Un tāpat ne tikai vertikāli, bet arī guļus un tā tālāk un tos. Ja? Un tad atkal uztaisīju nedaudz arī gaišāk to aizmugurēju līniju. Ja? Tad, lai ir saprotams, ka tas ir tā mums. Ja? Nu, super, pacinījāmies, izcinījām. Šeit vēl pacīsimies nedaudz. Ja, bet šeit tas ir tikai trenēšana. Tā, es pielimešu savu lapu, lai man nav jāturpina visu laiku. Ok, kad konturs ir, tad mēs vienkārši tāpat ar konturu mums ir jāatzīmē atspīdumi. Un šis arī tāds moments, kad mēs varam tā kā sažmīgt acis, jā, tad taisam acis gandrīz ciet, un tas mums palīdzēs arī noteikt arī tos galvenos atspīdumus. Jo atspīdumus var būt daudz, bet arī jānosaka, kuri būs tie galveni. Arī varbūt jūs arī visus varat nezīmēt, jā, tas arī jūsu, kā mākslinieka darbs, izdomāt. Jā, ja, piemēram, jūs redzat, šeit atspīd kaut kāds priekšmets, kas patiesībā man īpaši tur glezna nevajag, protams, mēs to nezīmējam vai. Ja. Un tāpēc, protams, šeit mēs arī redzam, jā, šeit ir diezgan tāda gaiša, jā, es pat teiktu, laikam, tas ir visgaišākais atspīdums, šeit ir tāda tievaka līnija, un šeit lejā arī ir, bet viņš ir tā kā, tas patiesībā ir tā kā uz šitas baltas pamatnes, tas refleks no glāzes, ja? Viņš ir tur tā kā lejā, bet vienalga mēs tagad zīmējam vienkārši tos taisnus stūrus. Ja? Un arī jāatceras arī tas tipisks moments, ka arī, piemēram, pūdelam vai visam tam glāzam, tā kā viņas apaļas, mēs varam redzēt, ka tas atspīdums, viņš nekad nebūs tieši šeit pie kontūra. Šeit vienmēr būs tāda tā kā atstarpe. Šī atstarpe vienmēr būs tāda nedaudz pelecīgāka, jo tas ir tieši tas formas dēļ, un tā kā mēs skatāmies, tur tā kā savācas vairāk tas stikls kopā, jā, un tāpēc gan pūdelēm vienmēr to var pamanīt, ka būs. Ja? Šeit, jā, teikšu, jā, viņš izskatās tā varbūt ne tik super taisns, tas arī forši, mēs arī varam pēc tam tā, jā. Bet tagad vienkārši ar konturu atzīmējam to lielumu, jā, kāds viņš ir. Tātad šeit arī mums ir tāds. Un tos atspīdumus, protams, vislabāk uzreiz tā kā atstāt tā kā balts papīrs un rūpēties, lai viņi nepaliek pelēcīgi. Protams, var pēc tam padarīt ar gumiju, bet jo tīrāk paliks, jo labāk. Nu. Super, tad viens, otrais, un šeit vidus arī mums ir viņš tāds. Viņš būs nedaudz pelēcīgāks arī, jā. Un tad, protams, arī šeit, kur ir glāzes pamatne, tur arī mums tādi balti. Un lielumi. Jā, un tad visu mēs vienkārši atzīmējam kā konturu, kur viņi tur atrodas. Ja jums te bija konstruktīvas līnijas, tos arī jau var patīrīt. Ja? Šeit vienkārši stāsts par to, ko redzam, to arī zīmējam. Ja? Jo katru reizi būs dažādāk. Ja? Katru reizi tie atspīdumi būs kaut kur citur. Kas vēl ir svarīgs, tas ir šīs biezumiņš. Ja? Un biezumi vispār ir vienmēr svarīgi, kad jūs zīmējat jebko. Arī drēbes, pat
pat tikai, piemēram, papīra lapa, vienalga. Mēs vienmēr zīmējam to biezumiņu. Un šeit drīkst pat nedaudz tā kā pārspīlēt. Tāda ziņa, ka es varu pat nedaudz tā kā uz kādu tur pusmilimetru taisīt lielāku nekā ir patiesībā. Izskatīsies vienkārši labāk. Ja? Bet biezumi viņi tiešām dod to realistisku, ja, to sajūtu. Un šeit arī būs, mēs redzam šeit nelielu tādu, kaut kur viņš tur šeit tumšāk. Ja, un šeit mēs redzam, ir tā balta līnija, tad ir nedaudz tā ēna. Un tad atkal, ja, tad šīs mazas detaļas mēs arī tā kā rādīsim. Super, tad pirmais bija kontūrs, tad mēs vienkārši atzīmējam arī atspīdumus un vienkārši tagad sākam, ja, tonēt un vienkārši vērojam, kur mums tumšāks, kur mums ir gaišāks. Ja, tad droši var sākt tonēt ap tiem atspīdumiem. Ja, tad uzreiz, lai parādās tas sajūt. Ja? Un šeit arī varbūt nedaudz par to štrihošanu. Tātad labi, šeit man ir tāds lielāka zona, tad atkal es štrihu tādam lielākiem, ja, līnijām. Bet kopumā, kad mēs zīmējam stiklu un metālu, ir labi un arī var izmantot tā kā ēnošanu, tūlīt kaut kur parādīšu. Piemēram, kur ir man tādas mazas vietas, ja, tad tas nozīmē, ka man jau nevajag tā kā štrihošana, mēs vienmēr tā kā atgriežamies pa gaisu, ja, līnijā, atpakaļ pa gaisu un štrihojam, ja. Bet šeit es vienkārši varu tā hop, ēnot, ja. Ziņa, man zīmulis iet tur atpakaļ. Un, jo šeit man vajag tieši tādas dažus toņus, ja, salikt. Ja, bet vēl kad taisīsim. Nevajag uzreiz tumši, ja, jo mierīgāk, jo labāk, lai jums arī tā glāze nepaliek tāda baigi melna. Ja? Un es turpinu darboties ar savu tā kā vidēju, ja, parasti vai no HB, man tagad šeit 2B, tas zīmulis, ar ko mēs parasti sākam. Ja? Un, ja, protams, ja tas būtu metāls, tad kaut kāda brīdi noteikti mēs ņemtu jau tur 4, 6B un tā tālāk, ja, lai tiktu pie tā paši tumšākas vietas. Bet šeit tad pagaidām es, jā, smuki aiztaisīju cietu, kur, jā, tad vienkārši apkartam 3. Ja kaut kur šeit, piemēram, parādās tāda jau, kas tumšāks, var patīrīt. Un šeit. Un tad šeit, uz ko vēl, tā kā mēs skatāmies, jāmēģina arī sacert to līniju asumu. Ja? Jo kaut kur tas līnijas asums būs tiešām tāda tieva līnija, kur var noteikt, ja? Un kaut kur viņa būs mīkstākā. Bet kopumā arī svarīgi netaisīt, piemēram, šeit var arī labi redzēt, tad tas gaišais, un tad iet vienkārši tonis. Tad šeit nav tā kā tas gaiša līnija, tad kaut kādā, jā, mums kontūra līnija, un tad krāsa, jā. Nav tā kā īpaši kontūra līnijas. Vienkārši viss sastāv no tādiem toniem. Ja? Mēģinām tos laukumiņus diezgan tā vienmērīgi pārklāt, lai, ja?
Un tad šities, jā, tad bija etaps. Tad vienkārši pelēcīgāk uztaisīju, un tagad sāku taisīt vēl. Tagad jau salīdzinu. Mēs visu laiku salīdzinām, piemēram. Labi, šeit man tā vidus gaiša līnija, pa labi, pa kreisi. Skatos, aha, tur man ir gaišāk tas spēlēkais, šeit tumšāks. Super, jā, tad šeit arī eju jau ar otro slāni. Jā, taisīt. Jā. Arī ar to štrihošanu ir arī tas moments, ir svarīgs ātrums. Jā, ja, piemēram, ja jums joprojām ar to štrihošanu iet vidēji, tad arī varbūt lieta ir ātruma. Jo ir tā, protams, ja mēs velkam lēnam līniju, jā, tad viņa būs nedaudz tāda šķība. Jā? Visiem man arī sanāks. Jā? Tas ir saistīts jā, ar muskuļiem, ar sirds ritmu un tā tālāk. Un tad mēs vienkārši paspējam tā kā ātrāk nekā viņi. Un tad, jā, tad jo ātrāk, jo... Nu, re, ja? Ko es izdarīju? Es tikai uztaisīju šitu līniju nedaudz tumšāk, jau izskatās interesantāks mūsu darbs, ja? Un turpinām atkal skatāmies. Un šeit vienkārši iepaņem lēmumus. Piemēram, atkal mums ir šitais atspīdums, skatos pa labi, pa kreisi, kur ir tumšāks. Ja? Dažreiz var būt tā, ka, grūti pateikt, bet vienalga izlēmējam, ja? Man liekas, ka tas ārējais ir tumšāks. Tāpēc arī štrikojam, un šeit jau varu nedaudz paspēlēties ar tādām šeit interesantām lietiņām, ka šis atspīdums nav tik taisns. Šeit viņš arī, piemēram, un šeit jāpamana, piemēram, šeit mēs redzam, viņš balts, un šeit viņš, kur ir tas biezumiņš, viņš nedaudz aiziet tā uz tā biezumiņa nedaudz garāk, ja? Un tas ir tie tādi gardumi jums kā māksliniekam, tas, kas jums palīdz izdarīt darbu garšīgāk. Ja? Šitas jums ir jāatrod un... Jā, ja parādās kaut kādi tādi tumšumi, jā, mēs taisām uzreiz mierīgāk. Ja. Un tā nesteidzīgi, jā, mēs turpinām vērot mūsu glāzi. Jūs arī pamanīsiet, ka jo vairāk skatās, jo vairāk saka redzēt. Jā, šeit arī viss kaut kādi tur interesanti tādas lietas. Un es tā arī šeit arī zīmēju. Ko redzu, to arī zīmēju. Ja? Viņš tur pat līdz kalniem. Ja? Un tad noteikti arī smalkāk padarboties šeit, kur ir dibena daļa glāzei. Tur ir ļoti daudz vis kaut kādas lietiņas. Un kaut kas mums. Jā, tad šito arī, kas tad baltas līnijas, arī atceramies, nevar viss būs balts. No šitam 3 mēs atstājām šitus 2 baltas. Var, protams, arī tā kā 1, 2, 3.
šis visbaltākais. Šis noteikti mums ir nedaudz spēlēcīgs. Un šeit tāpēc es ņēmu, jā, 2H zīmuli, vai nu H, jā, to cietu zīmuli, kas, bet man vajag viņu nedaudz pieslipēt. Viņš bija salauzies. Jā, to foršāk darīt ar smilšu papīru. Bet man, diemžēl, tāds vēl tagad nav par rokai. Jā, bet nekas. Jā. Tad vienmēr, kad mēs zīmējam portrētu, šis vienmēr iet, kur ir piere. Jā, kur piere ir, arī ir visādi laukumi. Kas ir tur nedaudz tumšāki. Kopumā ir gaismas pieres, bet vienalga, tā, ka piere arī ir sava forma, viņa tur mainās. Un tad ar šo zīmeli tur. Tā, labi, ejam tālāk. Nu, šeit viss kaut kādas garšīgas lietas. Un šeit var pamanīt, jau šeit ir kaut kādas līnijas. Ja? Tad nav tā, ka es teicu, visur jāzīmē tas vienmērīgi laukumi. Ja es redzu kaut kādu līniju, kas ir tumšāk, protams, es to varu arī parādīt. Ja? Un atkal mēs varam šeit notīrīt. Mums ir tā gaisma. Viņa arī šeit iet tā vertikāli. Un tad jūs pamanīsiet, ka jums arī jau viņš sāks parādīties tas efekts. Ja? Protams, kopējais mērķis šodien mums ir, lai tas priekšmēks, ko mēs uzzīmējam, viņš izskatās. Ja? Pēc stikla, metāla. Varbūt ne visus atspīdumus es šeit parādīšu, bet ja man pietiks, ja, ar visiem, lai ir tas sajūta, tad ir ok. Ja? Protams, arī citādāk, ja mēs darbojamies ar krāsam, kur mums jāparāda, ja, tas efekts. Tad, nu, tur arī jātrenējas, ja, īpaši ar akvarēliem, piemēram, tās caurspīdīgums. Ja, piemēram, akrīla eļa krāsas, tur jau mēs varam likt vairākus slāņus. Akvarēlis vienmēr ir tas ir limitēts. Tur vairāk ņem jaunu papīru, sauc no jaunu. Tā. Nu, plus mīnus, jā. Varbūt nav tik tumša šita vieta, kuru mēs sākam. Un atkal mēs varam salīdzināt ar fonu. Ja. Nu šeit man gaisma ir no, kas teiktu, no šitas puses. Šeit, ka man ir zīmolis. Šeit tā krituša ēna ir, var pat nedaudz varbūt saredzēt arī kaut kādus atspīdumus. Es noteikti šeit var redzēt tādu, šeit man pat līnija, bet, nu, nedaudz var parādīt to krituša ēnu, lai ir tā kopējā sajūta vienkārši, kur ir, bet es jūs aicināšu arī mājas darbu, ja, tad to glāzi ar ūdeni un karotu uzzīmēt dabūt kādu pelecīgo papīru, un tad attiecīgi tos atspīdumus uzzīmēt ar baltu zīmoli. Tieši šie visi stikla zīmējumi, viņi ļoti labi izskatās, kad šeit nevis baltais, bet ir kāds tonētais, ja, pelecīgs papīrs,
ir iespējams, tad forši. Tā, skatāmies laiku. Nu, super. Ja, tad, attiecīgi, šitu glāzi vēl var, protams, slīpēt un skatīties, un šeit kaut ko var uzlabot. Bet kopumā tas ir tas princips, kāds mums ir. Šeit var nedaudz, tad es aizmirsu par to. Šeit ir biezumiņš, bet atkal vienkārši vērojam, šeit arī iet tas baltais, tad arī pelecīgs, tad arī viņš tāds nedaudz arī sabīdīts. Un to arī mēs parādām, ka viņš tā nedaudz nesakrīt ar tam garājiem atspīdumu. Tad šeit nedaudz ir. Un atceramies, dzēšgumiju var nogriezt nedaudz, vai arī ir ērtāk patīrīt. Šeit kaut kādas. Un mēģinām tā kā atkārtojam to, taisam acis ciet, varbūt vēl uztaisim šo pārbaudi, Tad atkal taisam acis tā kā pusciet, skatāmies uz priekšmētu un nemainam acu pozīciju, tādā ziņā, un vienkārši skatāmies tagad uz mūsu zīmējumu. Vai izskatās tāpat, vai kaut kāds citādāks. Es teiktu, patiesībā es varu tu pat nedaudz tumšāk taisīt, jo man tā vēl nespīd, kas spīd tur. Man kaut kā negribējies tā pārāk tumši, bet nu labi. Vai... Šeit vēl. Tad to pārbaudi, neaizmirstam. Un ik pa laikam apsēžamies arī tālāk no sava zīmējuma. Vai arī nofotografējam savu zīmējumu, paskatāmies, kā tas izskatās. Fotografija uzreiz viņš izskatās tā kā tālumā. Vai arī, ja jums ir tāda iespēja, tad kas man šeit ir? Man tagad šeit ir kamera, kas ir virs galda, Un dažreiz es pat, es kaut ko zīmēju tā kā priekš sevis, dažreiz es te vienalga arī to uzlieku, it kā man ir nodarbība, jo tad es redzu savu zīmējumu uz datora, un tas uzreiz man dod to tāluma bildi, un tad visas kļūdas uzreiz. Uzreiz es daudz ātrāk redzu, kur man vajag gaišāk, tumšāk likt, un, tāds triks, jāpalīdz, kāpēc neizmantot. Bet es varu saprast, ka tas varbūt nav tik viegli, bet, kādam ir iespēja, tad var pamēģināt. Vienkārši kā eksperiments. Kopumā jau māksla un zīmēšana visu laiku tas ir eksperiments, kas darbojas, dažiem darbojas viens, dažiem cits. Tur jau. Nu, super. Vai paliek. Var arī beigas pēc tam vēl nedaudz paturīt. Pat ja liekas, ka tie atspīdumi ir tīri. Vienalga aizējām. Gumiju. Uztaisām vēl. Jo dažreiz pat nemanot. Vienalga būs tīrāks. Ok, tad aizējam pie ūdens. Tad mūsu šis zīmējumu stāsts, glāze nokrīta, izlies ūdens. Sākums tas pats, kā ar glāzi, vienkārši konturs. Tad vienkārši kompozīcija mēs domājam par... Paņemšu te man jau...
palika vienkārši tāds apaļīgāks, ja, es te zīmēju, un, lai man tagad neturētu laiku neasināt, es paņēmu, šeit man bija jau otrs B-zīmulis labāk noasināts, ja, tad vieglāk. Ja. Nu, kā gribas, ja, var, tā kā šeit mums iet kāda pilieni, bet šeit jau droši var arī kompozīcijas dēļ kaut ko mainīt, likt klāt, kaut ko nezīmēt. Ja, man liekas, pat izdomāt, ko nezīmēt, dažreiz ir grūtāk. Ja, ir vieglāk vienkārši uzzīmēt visu. Tas noteikti tā ir. Šitā arī varbūt arī netaisīšu pārāk daudz. Ja mums tas neizņem pārāk daudz laika. Šeit kaut kāda forma izdomāšu. Nu, vai ir tā. Ja? Tad šeit diezgan viegli, ar vieglu konturu, ja? Nespiežat daudz, uzzīmēt savus tos ūdens pilienus. Ja? Tātad, nākamais solis, katram tam ūdens pilieni mēs tāpat kā glāzei, meklējam, kur ir tie atspīdumi. Ja? Nu, atkal, ja, vislabākais, protams, kad, ja, jo es tagad redzu gan caur to ekrānu, kā redzat jūs, un es redzu, skatoties vienkārši taisni uz tiem pilieniem, ir dažādāk. Ja? Protams, daudz ērtāk man skatīties uz tiem reāli, bet nu, mēģinām kopā saskatīt, kur ir tie atspīdumi, piemēram. Ja, uz šitiem apaļiem kaut kā ir labāk redzams, ja, šeit ir pats tāds diezgan stiprs, šeit arī, ja. Vienkārši meklējam, kur ir tie baltumi, ja, un tad vienam pilienam šeit var būt vairāk, ja, jo viņam tā forma mainas, tad šeit ir viens tāds, šeit ir otrais, šeit sānos ir. Ja, tad viņi visi, protams, šeit būs vairāk no kreisas puses. Šeit es redzu, šeit man kaut kas atspīd, man liekas, šeit man glāze atspīd šajā mazajā pilienā, ja, vai šeit kaut kāds tāds jocīgs atspīdums, viņš man ir uz labas puses. Ja. Bet tad, un tad atkal tas atspīdums, viņš nav tieši pie malas, tur kaut kāds milimetrs vai kas var būt, ja, es tūlīt parādīšu tuvāk, es viņus uzzīmēšu, un es parādīšu tuvāk. Kas ir tas arī triks? Es tos atspīdumus, to formu zīmēju nedaudz lielāku konturu, jo vienmēr pēc tam, kad kraso, vienmēr vienalga sanāk, ka viņš paliek mazāks. Ja? Tad tas arī tas pats, arī kad aci. Ja? Mēs glēznojam to atspīdumu aci iekšā. Es uzreiz vienmēr to baltumiņu uztaisu to lielāku, tur vai nu kvadrāciņš vai to formu, kāda ir. Un pēc tam tad štrihoju iekšā enoju, un tad šeit parādīšu. Ja? Tā. Nu, mēģinām saskatīt, ja? Tad šeit ir forma, un šeit katrai formai tai kreisajā puse uztaisīju tādas apvilku, kur man būs tie atspīdumi. Ja? Un nedaudz lielāk, nekā viņi ir, jā, jo atkal štrihojot, viņi paliks mazāki, un tad viņi paliks tieši tāda lieluma, kā vajag. Jā, nevis būs tā kā jālien iekšā tur ar gumiju, bet vietas tur ir maz, un tad, protams, mēs dēšam ārā visu to apkārt. Un tad nākamais solis, mēs ejam apkārt. Ja, diezgan ar tādu mērēnu, pelēcīgu toni. Mēs ejam apkārt. Ja? Jo šeit skatoties, es arī redzu, ja, tuvāk, es redzu tā atspīdums, apkārt ēna, tad šeit iekšā tā pilienē vēl vis kaut kādas spēles. Bet galvenais ir tas atspīdums, apkārt nedaudz tumšāk, un tas krītošas ēnas. Jūs arī redzēsiet, ka tagad es tos
aizkrasošu. Ja? Un kā mainīsies, kad mēs liksim krītošo ēnu? Tad uzreiz mainīsies tā sajūta. Ja? Ja? Un tad šeit arī atkal tad atkarīgs no tā izmēra. Tad vai nu var arī tā kā, ja, droši ar to zīmuli ēnot. Tas nozīmē tā kā man zīmulis, viņš turp atpakaļ. Vienkārši jāuztaisa. Vienmērīgs. Varbūt paņemam par daudz to pilienu, bet nu labi. Jau paņem. Ja, un tad sanāk tas mērķis, ka apkārt ir tumšāk, un tad pēc tam viņš iet gaišāks. Ja? Un tad pēc tam ir krītošas ēnas, tāda diezgan arī asa līnija. Ja? Tad asa līnija ir diezgan arī pie tiem atspīdumiem pašiem, un tad uzreiz mēs šeit varam ielikt. Ja? Tad šeit es varu ielikt jau to. Un tiklīdz es to ieliku, to krītošo ēnu līniju, uzreiz man ir. Ja? Un tad atkal, ja, cik svarīgi ir tas līniju mīkstums vai asums, tad pie pīliena viņa ir asa, un tad tā krītoša ēna iet uz āru jau mīkstāk. Ja? Ja, šeit, piemēram, es redzu arī kaut kur citur, man šeit parādās arī krītošas ēnas, tas tāpēc, ka man šeit ir logi no visām pusēm. Bet šeit atkal, ja, šeit jau mākslinieks var izvēlēties. Ja man tas tā kā ir izdevīgi, es likšu. Šeit arī mazām notiek. Un es teiktu, ka šiem pilieniem jāizskatās gaišāk nekā glāze. Ja? Lai viņi arī, arī neuztaisīt tā, ka šie pilieni izskatās kaut kā metaliski. Ja? Nu, jāpaspēlējas ar to. Netik es šeit diezgan tā ļoti smalki mēģinu aizštrihot, lai nav. Tāpēc arī tik līdz būs lietus, uzreiz skrējam pie loga un skatāmies, vērojam, ja, pilienus. Ja ir laiks, tad droši paņemam lapu un ātri mēģinam uzskicēt. Tā jau ir, jau atmiņa paliek. Pēc tam jau var, bet neskatoties un neliekot, ka es šeit ūdeni, jau var vienkārši uztaisīt sev, ja, to ūdens. Asari, ja, piemēram, mēs zīmējam portrētu, gribam uztaisīt, it kā kāds raud, tur kaut kāds pats maz būs piliens, bet tā, ja mazajā, arī tad mēs atceramies tos likumus, uzliekam un hops gatavs, ja. Ja, un tad uzliekam, piemēram, to krītošo ēnu, un var nedaudz atgriezties un nedaudz tā viegli uztaisīt nedaudz tumšāk, bet, ja, diezgan maz tas tumšums apkartam atspīdumu. Ja? Un šeit mēs arī varam nedaudz pakontrolēt, ja gribas mazāk to atspīdumu. Ja šeit viņi man diezgan baigi tādi tievi. Ja? Tāpēc var arī ar šo. Ja? Bet šeit es nedaudz arī par tumšumu palīdzu. Arī tāds
tāds resns. Šeit arī patiesībā, ja es te skatos, es te redzu vēl refleksus šeit no tas malas, kur ir kritoša ēna. Šeit patiesībā vēl ir tāda baigi tieva līnija, kas arī ir vēl tā kā gaiša. Nu, šeit ir jau tāds moments, jā. Man liekas, jau tā var dabūt plus mīnus to sajūtu, ka ir, tas ir ūdens piliens. Bet, protams, droši var spēlēties arī ar visam tam ēnam vai atspīdumu, ko jūs redzēsiet. Tīvājā. Tā, es šitus dzēsīšu. Un šeit izmēģināšu. Un tā krītaša ēna, piemēram, arī nevajag viņu tā kā visu cauri, kā atkal kā to tāpiņu, jā. Izdomājam kaut kur, varbūt tas pagrieziens, un viņu var redzēt vairāk. Kaut kur pagrieziens, varbūt, ja tur nedaudz pazūd, jā, lai, pat ja viņš, piemēram, daba ir, viņš tur visur, jā, iet, nu, saskatām šeit kaut kur nedaudz tumšāk, jā, vai arī, piemēram, šeit, jā, varbūt šeit viņš ir tumšāks kaut kur. Šeit, arī šeit nedaudz tumšāk, šeit kaut kur gaišāks, jā. Un atgriezamies nedaudz tumšāk, tieši pie atspīduma. Ja, piemēram, viss pīlienis sanāca tāds spēlēcīgs, tad nedaudz, tā kā lai tas, viņš sāk spīdēt vairāk, ja? Tā, kur uztaisu nedaudz. Jā, bet, protams, arī tad pārbaudām, vai mēs tur nepārspīlējam. Mēs nekam tur parāk. Nu, tālāk. Tāds šodien bija treniņš. Tāpēc, jā, vērojam. Jā, uzliekam arī, ja, piemēram, uzliekam sev zīmēt, uzliekam, piemēram, mājas darbs, jā, tad glāze ūdens karote. Blakus varam uzlikt arī vienkārši, mēs to nezīmēsim, bet blakus var uzlikt, piemēram, kādu krūzi, kas, piemēram, nav caurspīdīga, jā. Vienkārši tam tais salīdzināšana, jā, piemēram, lai redzēt, cik patiesībā ir spilgti tie atspīdumi, jā, uz stikla, metāla un citiem priekšmetiem, jā. Jo atkal, ja mēs zīmēsim visu kopā, tad būs jādomā par visu kopā. Ja, tādā ziņā nevis katru priekšmetu atsevišķi, bet, kā mēs par to runājam jau, kāda būs krūze un kāda būs stikls. Super! Es šeit pabeigšu. Šeit atkal, ja, ka, es teicu, šeit var vēl sēdēt, ja, ilgi un vēl uzlabot, bet pamatprincips, es ceru, šeit jau ir skaidrs. Ja. Šeit vēl vienīgs. Nu tā. Ja. Super. Bija prieks. Ja. Tātad arī pierakstam visu tu teoriju kaut kur, lai nepazūd. Jo aizmirstas, tas normāli. Ja. Man ir pieraksti. Es skatos, lai atcerētos dažreiz. Un, ja. Super. Tad tiekamies nākamreiz. Nezinu. Tad mēs ar Ligitu izdomāsim, ko mēs zīmēsim nākamreiz.